Ideja māja ir viens no veidiem, kā mēs trenējam savu inovāciju muskuli. Tā ir daļa no mūsu inovāciju kultūras. Kāpēc tā ir svarīga? Tāpēc, ka tā ļauj mums dalīties ar savām kompetencēm, atrast labākos veidus, kā efektivizēt savus procesus, kā arī jaunas biznesa nišas. Ideja māja ir lieliski gan priekš uzņēmumu, gan priekš pašiem darbiniekiem. Priekš uzņēmumu tās ir jaunas idejas, kas sniedz pievienoto vērtību. Priekš darbiniekiem tā ir iespēja strādāt kopīgi, draudzīgā atmosfērā, gūt labas zināšanas, kā prezentēt savu ideju, kā idejas vispār top, kā tās tiek līdz biznesam. Lieliska vieta visiem. Šogad darām lietas nedaudz savādāk. Mums ir ideja māja dalījusies divās fāzēs, kur pirmā daļa ir bijusi vairāk fokusēta uz izpēti, otrā daļa vairāk uz testēšanu. Ideja mājā piedalījos pirmo reizi pēc kolēģa rekomendācijām. Iesaku to katram kolēģim. Visvairāk man patīk tas, ka bija iespēja diezgan īsā laikā apgūt gan teoriju, gan arī reāli strādāt pie idejas praksē. Forši ir iepazīt citus kolēģus, kurus ikdienā nesatieku. Forši ir izsist sevi no komforta zonas, ja tās nav lietas, ko tu ikdienā dari. Galvenā atziņa, jebkas, ko tu pieredzi ideju mājā, pilnīgi noteikti tev var noderēt arī ikdienas darbos, jebkurā jomā, kur tu strādā. Pirmajā kārtā šī ideja nāca arī no manis. Es noteikti neizdarīju lielāko darbu, to izdarīja komanda. Patiešām man liels prieks, ka mana ideja noticēja. Komanda ieguldīja lielu darbu un vispārējie arī novērtēja, tajā skaitā žūrija.